9. martā Daugavpils novadā viesojās Ukrainas vēstniecības Latvijā pagaidu pilnvarotais lietvedis Oleksandrs Kušnirs. Vizīte tika rīkota ar mērķi iepazīties un veicināt sadarbības starp valstīm reģionālajā līmenī. Tikšanās reizē Ukrainas un Daugavpils novada pārstāvji apmainījās ar viedokļiem par līdzšinējo sadarbību un turpmākajām iecerēm nākotnē. Galvenokārt tika pārunāts ekonomiskās infrastruktūras, kultūras un turisma attīstības iespējas. Es esmu pārliecināts, ka reģionālā sadarbība ir neatņemama starpvalstu attiecību sastāvdaļa. Tieši sākot ar reģionālo līmeni un tā saucamo tautas diplomātiju, dažādu valstu iedzīvotājiem rodas iespēja komunicēt savā starpā, apmainīties ar pieredzi un uzzināt vairāk par citas valsts ikdienu. Šajā jomā ļoti liela nozīme ir sadraudzības pilsētām. Pašvaldību sadraudzība rada priekšnoteikumu labām starpvalstu attiecībām, kas līdz šim mums ar Latviju ir ļoti veiksmīgi attīstījušās. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora Vanda Kezika pastāstīja, ka novadam ir izveidojusies veiksmīga pārrobežu sadarbības programma ar Baltkrieviju un atzina, ka ir ļoti interesēti meklēt iespējas rīkot kopīgus projektus arī ar šiem kaimiņiem. Oleksandrs Kušnirs norādīja, ka politiskais fonds ir ļoti labvēlīgs savstarpējo kontaktu uzturēšanai. Ar Latviju viņam ir bijusi saskarsme jau pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, un viņš atzina, ka mūsu valsts pa šiem gadiem daudzās jomās ir ļoti attīstījusies un pavirzījusies soli priekšā Ukrainai. Ukraiņu Nacionālās kultūras biedrības Mrija vadītāja Nadežda Stahovska izteica lielu pateicību Daugavpils novada pašvaldībai par sistemātisko atbalstu biedrības rīkotajiem pasākumiem un ieinteresētību Ukraiņu kultūras saglabāšanā. Я уже упомянул, что это песни, да, глубокое отношение вообще отношение к истории, культуре. Mūsu valstis vieno mīlestība pret dziesmām un dziļā izpratne par vēstures un kultūras nozīmi. Gan latviešiem, gan ukraiņiem ir ļoti rūpīga attieksme pret tautas tradīcijām. Mūs arī vieno mīlestība pret zemi un lauksaimniecību. Tikai Ukrainas iedzīvotāji atrodas daudz izdevīgākā pozīcijā, jo pie mums ir siltāk un zeme ir auglīgāka. Ukraina ir atzīta par vienu no Latvijas prioritārajām kaimiņu valstīm. Valstiskā līmenī par sadarbības prioritārajām jomām ir nosauktas tranzīts un loģistika, tehnoloģijas un rūpnieciskā ražošana. Plānotie sadarbības projekti galvenokārt orientēti ir tieši uz pašvaldību attīstības veicināšanu, kas nozīmē lielāku investīciju piesaisti un kultūras apmaiņu.